Kamēr vien cilvēks dzīvo, dzīvi ir arī viņa sapņi, taču pienāk brīdis, kad slimība un ikdienas rūpes to nomāca. Iezogas sajūta, ak, ko nu vairs. Tomēr sapņi turpina daudzīties pa galvu, gribas vēl aizbraukt līdz jūrai, redzēt Siguldu, jaunības dienu taku un aizbraukt vēl līdz savai baznīcai. Sapņu pavadonis – Latvijas Samariešu apvienības labdarības projekts, kas ar ziedotāju atbalstu ļaus īstenot nedziedināmi slimu cilvēku sapņus. Tas ir speciāli aprīkots busiņš un apmācīti brīvprātīgie pavadoņi, kuri palīdzēs piedzīvot sapņus. Sapņu pavadonis ir atceļojis no Vācijas. Tas ir Hamburgas samariešu dāvinājums, lai šādu projektu īstenotu arī pie mums Latvijā. Savukārt brīvprātīgie pavadoņi apgūs darbam nepieciešamās iemaņas vienotā apmācībā. Katrā braucienā dosies 2 brīvprātīgie pavadoņi, no kuriem vienam būs zināšanas medicīnā. Līvijas kundzei jau vairāk kā gadu visas dienas ir vienādas. Slimība ir ierobežojusi kustību, tāpēc izkļūt no mājas sanāk ļoti reti. Taču viņa sapņoja vēl reizi aizbraukt uz Skrīveriem, ar kuriem saistās skaistas jaunības atmiņas, braucieni pa Daugavu, pastaigas Pilskalna pakājē. Viņas sapnis tika sadzirdēts. Devāmies izbraucienā ar kuģīti pa Daugavu, no kura vislabāk redzams aizkrauklis Pilskalns. Koki Daugavas krastos jau iekrāsojušies zeltainos toņos. Tas priecē, jo rudens ir viņas mīļākais gadalaiks. Arī lietus nespēja slāpēt prieku, jo, kā smejoties teica Līvijas kundze, nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Šis sapnis ir piedzīvots. Tā bija ļoti priecīga diena, daudz siltu sarunu un atmiņu. Sapņu pavadonis gatavs daudz citu sapņu īstenošanai. Vai vēlies palīdzēt piedzīvot sapni? Kļūsti par brīvprātīgo sapņu pavadoni vai ziedo sapņu īstenošanai. Uzzini vairāk samarieši.lv